Vai zinājāt, ka uzņēmums ar lielāku PI rādītāju var būt vērtīgāks nekā tāds, kurš ar mazāku? Kā droši vien zinat, PI rēķina akcijas cena dalīts ar tīro peļņu uz akciju. Lai izburtos šajā PI kalambūrā, ir jārēķina PEG ratio, kas ir PI dalīts ar peļņas ikgadējo pieaugumu. Lūk, tabula ar Magnificent 7 akcijām sarēķinātiem PEG ratio. Un kā var redzēt, Nvidia īstenībā ir lētākais, vērtīgākais no šī saraksta. Bet dārgākie sanāk Apple un Tesla. Protams, šis PEG koeficients nav vienīgais, kas jārēķina un jāņem vērā, jo jāņem vērā arī akciju atpirkuma apjoms, kas Apple'am ir daudz, kā arī tāds, piemēram, šis Apple monopola stāvoklis, cilvēku pieradums pie Apple datoriem, kā arī tas, kad ir cilvēkiem lielas ticība fantāzijām par Tesla nākotni. Tātad ir ļoti svarīgi, cik strauji aug uzņēmums. Protams, paturiet prātā, ka izaugsme var mainīties, un kā mēs tagad redzam, daudz uzņēmumu, kuriem palielinās izaugsme, akcija var kristies pat 20–30% dienā, kā piemēram nesen Trade Desk.